Godātie žurnālisti, sākam Jā. ministru prezidentu un valsts prezidenta preses konferences. Lūdzu jautājumu valsts prezidentam LMT. Prezidenta kungs, sakiet lūdzu, jūsu darba kārtībā nav atrodama šonedēļ tikšanās ar Dalai-Lamu. Vai jūs varētu izskaidrot, kāpēc? Nav nekāda piedāvājuma vai aicinājuma tikties. Man nav vienkārši nekāda pamata to darīt. Ja būtu? Ja būtu, tad mēs vērtētu. Paldies. Jā, un TV3 lūdzu jautājums prezidentam. Jā, koalīcijā ir sākušās diskusijas par eirokomisāru izvirzīšanas procedūru kārtību. Vai jūsuprāt, tur būtu kaut kas jāmaina? Es to situāciju vērtēju tā, kā jebkurā jautājumā jābūt kaut kādai skaidrai kārtībai. Un tas nebūtu slikti, ja tā kārtība tomēr tiktu skaidri nodefinēta. Tas, protams, neizslēdz arī, ja tiktu nodefinēta esošā pieeja. Tā ir vienkārši prakse. Vai jūs pats negribētu izvirzīt eirokomisāru? Es domāju, tā atbilde ir tieši, ko es tikko teicu. Ja tā kārtība būs noteikta, tad arī es attiecīgi rīkošos. Jautājums no Pirmā Baltijas kanāla. Prezidenta kungs, aizvakar jums tika izsūtīta sūdzība no Saskaņas centra deputātiem par to, ka viņus it kā nepielaiž pie satversmes grozījumiem, pie satversmes preambulas izstrādāšanas. Visas pārējās frakcijas esot vienojušās, un viņas vienkārši nepielaida. Bet es neesmu pārliecināts, ka ir bijusi kaut kāda Saskaņas centra sūdzība, ka ir bijusi viena deputāta vēstule. Tāda, jūs par to varbūt domājat? Tāds variants, jā. Jā. Nē, mana prerogatīva šajā brīdī ir, mēs šajā nedēļā noslēdzām šo te priekšlikumu par valdības stiprināšanu. Es strādāju tajā virzienā, un šīs nedēļas beigās viņš tiks oficiāli iesniegts. Paldies, bet par to jūs neko nevariet tā teikt. Vai tas nav demokrātijas kaut kāds apstrīdējums? Mēs neesam to izvērtējuši. Tas jautājums nav tik vienkāršs. Viņš jau ir ar vēsturi. Tas nav tā, kā viņš tagad ir pacēlies. Es šo te redzēju jau pirms 2 gadiem, tikai citā kontekstā. Tas nav nekas jauns un, man liekas, nav nevienam noslēpums. Paldies! Paldies, valsts prezidents. Paldies. Atvadās no medijiem. Labi.